Man jau daudz no jums ir gaidījuši tieši šo brīdi dažādās sfērās un jomās. Ne tikai šis gads, taču katrs pilnmēnesis, katrs enerģiski spēcīgs laiks ļoti strauji pavirz uz priekšu notikumu gaitu. Tas nozīmē gan vienādi, gan otrādi. Notikumi sāsinās, pātrinās, izspēlējās situācijas, gan to var saukt uz labo, gan uz slikto pusi. Tāpat laikā, ja mēs atceramies, ka iziešana no dualitātes un ka melns un balts, iņu un jāņu, labais un sliktais ir daļa no šīs te pieredzes, un kam, lai kaut kas jauns rastos, kaut kam ir jānoārdās, un daudz kārt tas notiek ar kaut kā pazaudēšanu, kaut kādām izmaiņām, revolūcijām un notikumiem, kas sākotnēji nešķiet tie paši patīkamākie. Lai savienotos ar savu dvēseles radinieku kā partneri, mīlestībā, spēkā, savienībā tādā, kas abiem iedod maksimālu potenciālu prieku, mīlestību, baudu, jaudu, tad iepriekšējie partneri ir jāzaudē, tas nozīmē jāšķiras no viņiem, kā nu katram tas ir paredzēts un pieredzē, lai satiktos no jauna ar to, kas ir paredzēts jaunā izaugsmes posmā. Un tieši tāpat tas attiecās uz daudz citām jomām, kas var izspēlēties un sāsināties gan materiālā ziņā, kaut kas jāzaudē, lai iegūtu kaut ko jaunu, gan attiecību ziņā, gan draudzību ziņā, gan darba ziņā. Un šeit ir tieši tā jāskatās. Skurpulozi jāpievērš uzmanību, kas šobrīd izspēlējās, uz ko šobrīd ir starmeši, kas manā dzīvē šķietami rāda, ka vai nu šeit ir jāpievērš lielāka uzmanība, šī te joma jāsakārto, vai nu šī te ir jāatvadās, ka tas nozīmē, ka ir kaut kas noslēgts, kaut kas jauns paredzēts. Vai iespējams jums jau šī te noslēgšanās notika, un šobrīd jau ir laiks jaunajam, un viss fokus un enerģija un virzība, domas, manifestācija, aktivācijas ir šajā jaunajā virzienā. Lai nu kur jūs to izvēlētos, vai pat tas varbūt arī vairākos virzienos. Tas, ko vēl varat darīt, papildus enerģētiski sevi uzlādēt caur dabas spēku, tas nozīmē, ja jūsu fiziskā sajūta atļauj, tad tuvāko 3 pat līdz 5 dienu laikā pārgājieni, pastaigas, peldes, pasām kājām uz zemes, meditācijas prakses, individuālās konsultācijas, manifestācijas, rituāli, domu spēks, lūkšanas, veces aicināšanas. Viss, kas jums liek virzīties uz savu augstāko potenciālu. Šeit gan jāsaprot viena nianse, ka katram klātesošam ir personība un prāts. Un personība un prāts zina tik daudz, cik daudz ir iemācīts, cik ir pieredzēts un kāda ir informācijas avoti, no kā kas ir saņemts. Līdz ar to, ja jūs liekat kaut ko jaunu, ļoti lielā lēcienā, jāsaprot, kā prāts un personība var nenoticēt, neaptvert to, un līdz ar to būs grūtāk to manifestēt, un kaut kur šaubu ēna uzgulsies virsū. Tamdēļ izvēlēties pakāpenisku virzību uz augšu, tādu, ko prāts var saprast, apjēgt, ko personība var pieņemt, noticēt, un līdz ar to arī virzīties. Skaidrs ir viens, ka šī laika moto būs rīcība, izvēles, iespēja izmantošana, darbība, ieguldīšanās. Laiks, enerģija, visu, ko jūs veltat sev, savam fiziskam ķermenim, savām izvēlēm, darbībām, tas ir par pamatu jūsu tālākai atgriezeniskai saitei, ko jūs saņemsiet atpakaļ. Kā mēdz teikt, ir laiks
mest akmeņus un salstīt akmeņus, ir laiks mest dimantus un salstīt dimantus. Tieši to, kā jūs ieguldīsiet, cik valdīvi, cik daudz jūs raidīsiet uz āru savu darbu, savu enerģiju, savu ieguldījumu, savu attīstību, savas rūpes par sevi, savu fizisko ķermeni. Tik daudz jūs arī saņemsiet atpakaļ un pat vēl vairāk. Ja tas viss ir vienkārši mētāšanās ar vārdiem, mētāšanās ar solījumiem, mētāšanās ar apņemšanām, taču rezultāta nav, jūs nekustaties, nedarat. Tad tas pats arī tiks apmērots un pat atņemts, kā mēdz teikt, iedots tiem, kas māk rīkoties ar iespējām, ar savu fizisko ķermeni, ar enerģiju, ar savu veselību, ar savu gudrību, ar savu apmācīšanu, ar savām izvēlēm, virzīšanos uz priekšu un ieguldījumu sevī. Tādēļ šeit ļoti būtiski kaut maziem solīšiem, kaut pat drusciņai, katru dienu izdarīt izvēles par labu savai izaugsmai, attīstībai, ieguldījumā, sev, savā virzībā. Un tas arī tiks ļoti ātri un jūtami atmērots, līdz ko jūs sāksiet kustēties, sāksiet just šo te organisko saiti, atdevi kaut vai mazās, sākotnēji šķietam nebūtiskās lietās vai situācijās saitīsiet un sapratīsiet, saņemsiet arī zīmes, jūs dzīvē ienāks cilvēki, iespējas viss paplašināsies un pavērsies. Svarīgi iet darboties, kustēties, nebaidīties, kļūdīties, un jo vairāk darīsiet, jo vairāk izdosies.